Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītājs! Esmu Vita Kalniņa un šis ir raidieraksts tāpēc, ka traumēts. Šī būs 18. raidieraksta epizode un uzreiz jau pabrīdinu jūs, kā šī būs pēdējā epizode šajā sezonā, droši vien tā jāsaka, pirms atvaļinājuma, kurā mēs dosimies līdz pat augustam domājams. Un šajā epizodē es vēlos jums pastāstīt par to, ka reizēm, īstenībā bieži, bet tomēr ne viss ir tā, kā izskatās, par cilvēkiem, kuri varbūt ārēji šķiet ļoti labi, stresa noturīgi, izturīgi, ka viņus vispār gandrīz vai nekas šai dzīvē neuztrauc, un par spīti tam, ka ir augsts stresa līmenis, viņi ļoti labi var turpināt funkcionēt. Kas notiek ar viņiem īstenībā, kā tas ir veidojies un kas ir tā cena, ko viņi par to maksā. Jo no vienas puses, es domāju, tas ir arī tas, varbūt, uz ko daudzi pat gribētu tiekties, ja spēt izturēt milzīgu stresu un turpināt funkcionēt, jo tas jau ir arī tas, ko mūsu sabiedrībā daudzi gaida, prasa un varbūt pat slavina. Jau no maziem bērniem tas tiek gaidīts, ja es tā padomāju, ka jau bērnu dārzā bērniem, jau māc visādus instrumentus spēlēt un liek uzstāties daudz cilvēku priekšā, spēlējot šos instrumentus vai rādot vēl kaut kādas tādas diezgan augsta līmeņa prasmes, kur viņi ir ārkārtīgi sabijušies un satraukti un tiešām tas ir ļoti, ļoti grūti mazam bērnam un pat skolniekam tas ir grūti, bet mēs kaut kā liekam viņiem to darīt un priecājamies, ja viņi to stresu var izturēt, un tomēr tas nav tik viennozīmīgi. Kāpēc? Par to tad arī šodien tālāk pastāstīšu. Pirms eju dziļāk iekšā tēmā un arī pirms pauzes, kurā mēs dodamies, gribu vēl atgādināt, ka ja nu pa šo laiku tu izdomā, ka varbūt vasara ir labs laiks, kurā tomēr uzsākt psihoterapiju, bet tev šķiet, ka visi terapeiti droši vien ir atvaļinājumā, tā nav taisnība. Ir terapeiti, kuri arī tomēr turpina strādāt, un, piemēram, pie mums centrā Līna, mēs esam savus atvaļinājumus godīgi sadalījuši pa visu vasaru, tā, lai nav, ka visi vienlaicīgi ir atvaļinājumā, un vasara ir, pat es teiktu, ļoti labs laiks terapijas uzsākšanai, jo tas ir kaut kas, protams, kas nav viegli pieņemt šādu lēmumu un uzsākt un sākt stāstīt kādam cilvēkam par savām grūtībām, bet vasarā ļoti daudz kas vienkārši šķiet vieglāk, jo ir silts, ir saulains, ir patīkams laiks un arī grūtās lietas vairs nav tik smagas, tāpēc es domāju, ka nevajag gaidīt riebīgu rudeni vai augstu novembri, lai tad spiestu sevi iet terapijā, bet sāc foršajā vasarā un dabū jau pirmās iestrādnes un pirmos uzlabojumus, tā kā pilnīgi droši skaties Līnas mājaslapā un izvēlies kādu kolēģi, pie kura tu vēlētos doties, palīdzēt sev uzlabot savu dzīves kvalitāti. Nu tās tāds mazs iedrošinājums atkal praktiski tiešām sev palīdzēt, jo jā, es jums stāstu šeit daudz noderīgas lietas, bet vēlreiz gribu uzsvērt, tas neaizstāja psihoterapiju, jo saprast, iegūt informāciju, tas ir nozīmīgs pirmais solis, bet tur ir jāspēr arī vēl citi tālāk pēc tam. Nu labi, tagad tēmā. Tas, par ko tātad es runāšu, ir šī uzvedība, kura veidojas vienā no
izdzīvošanas stratēģijām, kura mums no dabas ir iedota. Ko tas nozīmē? Tad, kad mēs piedzīvojam ļoti augsta līmeņa stresu, mums ir no dabas 4 izdzīvošanas stratēģijas, un droši vien, ka pakāpeniski es arī par visām viņām šajā raidierakstā runāšu. Pirmā tātad parasti ir cīnīties, un tiešām tā ir pirmā. Otrā, ja man neizdodas ar cīņu, vai es arī izvērtēju, ka šie spēki nebūs vienlīdzīgi, tad ir mukt. Ja man arī neizdodas mukt, tad nākamais ir, ka es iespējams sastingstu, tā kā šausmās, ja, un tā arī palīdz man iespējams izdzīvot tajā situācijā. Un 4. ir izdabāšanas stratēģija, ka es tā kā sāku izdabāt varmākam, pielāgojos viņam, kā tās palīdz un kā to mēs turpinam praktizēt dzīvē. Noteikti arī būs atsevišķi raidieraksta epizodi, jo ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kas ir palikuši arī šajā izdzīvošanas stratēģijā. Man ļoti patīk angliski tie nosaukumi, es domāju, latviski mēs tāpat joprojām vēl mēģinām sevi radināt pie viņiem, vai arī vismaz es nezinu visus tos pareizos vārdus, kurus šobrīd tur izmanto. Angliski tie 4F, ja, ar F sākās visas 4 šīs stratēģijas, tātad fight, cīnīties, flight, mukt, freeze ir šis sastingt, sasalt, un fawn ir šis pielāgoties, izdabāt. 4F. Šodien vairāk runāsim par 3. F, par sastingšanu. Atkal man ir, diemžēl, jāgriežas atpakaļ bērnībā, tur, kur, protams, liela daļa šo izdzīvošanas stratēģiju mēs sākam lietot, un tad, ja mēs dzīvojam hroniskā stresā, un mums netiek sniegts tāds atbalsts no mūsu aprūpētājiem, lai mēs varētu šo stresu kaut kā labāk tikt galā, regulēt viņu, tad mēs iespējams hroniski arī izmantojam kādas izdzīvošanas stratēģijas. Tik ilgi tas notiek un tik regulāri, ka kādā brīdī tā jau kļūst par tādu, gandrīz vai mūsu personības daļu, ja? Tā kļūst par tādu uzvedību, bez kuras mēs pat sevi vairs īsti nespējam sevi iztēloties, ja? Bet, protams, arī mūsu nervu sistēma ir palikusi tajā izdzīvošanas stāvoklī, un arī viņa pati no sevis bez īpašas palīdzības nespēja no tā vairs iznākt ārā. Mēs turpinam funkcionēt šajā izdzīvošanas stratēģijā. Tātad kļūstot tam arī par tādu uzvedības modeli. Ja mēs domājam par to pašu bērnību, tātad šīs stratēģijas vairumā gadījumu ir veidojušās kontaktā ar mūsu pamataprūpētājiem, jeb lielākoties tie ir arī mūsu vecāki. Un ja šie vecāki ir bijuši tie, kas mums nepalīdz tikt galā stresu, vai vēl sliktāk viņi paši kļūst šī stresa radītāji vai uzturētāji, tad mēs esam pavisam bezpalīdzīgi tajā situācijā. Un, ja runa ir bērnam par viņa attiecībām ar vecākiem, tad īstenībā tos pirmos 2 F viņam ir gandrīz neiespējami pielietot. Ja, lielākoties bērns saprot, ka cīnīties ir bezjēdzīgi, vecāki tāpat ir stiprāki, spēcīgāki, vismaz līdz pusaudžu vecumam, ja, pusaudžu vecumā tad tiešām gadās, ka it īpaši puiši beidzot tēviem ierāda viņu vietu, it īpaši šie tēvi vardarbīgi pret viņiem bērnībā izturējušies, ja, līdz pat tam, ka izliek ārā no mājas, nelaiž apakaļ un fiziski izrēķinās ar viņiem, tas mēdz arī būt, bet es šobrīd runāju par mazākiem bērniem, tātad viņi nevar uzvarēt vecākus, kur ir fiziski lielāki un stiprāki,
un īstenībā viņi īsti arī nevar aizmukt. Protams, droši vien arī jūs esat dzirdējuši stāstus, kur bērni varonīgi sakrāmē mazas mugursomiņas un pasaka, es jūs tagad pametīšu, es iešu no jums projām, es vairs ar jums nedzīvošu un tam līdzīgi, bet lielākoties jau arī nekur baigi tālu viņi neaiziet un nekur tālu viņi netiek, turpat vien viņi tālāk arī dzīvo. Tātad šīs stratēģijas pielietot viņiem neizdodas, lai sev palīdzētu, vismaz viņas nav efektīvas šajā situācijā, jo viņi ir un paliek atkarīgi no šiem aprūpētājiem, un tāpēc viņi nemūk un arī uzvarēt viņi nevar. Nu, tad atliek šīs divas versijas sastingt vai izdabāt, kā jau teicu par izdabāšanu noteikti atsevišķi, jo tur šīs abas varētu tikt izvēlētas bērnībā. Bet jā, tā tad ir šī sastingšana, tad, ko tas nozīmē, mums ir jāsaprot, ka vispirms organisms, tomēr ķermenis, viņš ir ģenerējis gana daudz enerģijas, arī hormonu ietekmē tas notiek, lai varētu notikt sevis pasargāšana, pielietojot pirmās divas izdzīvošanas stratēģijas. Tātad hormonāli tiek radīta situācija, kurā tiek saražots ļoti daudz enerģijas, lai varētu cīnīties un varētu mukt. Bet tā kā šīs stratēģijas netiek lietotas, jo tiek uzreiz jau izvērtēts, ka ar viņām neko nepanākšu, viņas man nepalīdzēs, tad šī enerģija, kura ir uzražota, viņa tiek savā ziņā iesaldēta. Ja? Šis termins freeze, tas nozīmē arī sasaldēt, ja? Šī enerģija tiek iekšēji iesaldēta. Nevienmēr tas izskatās tā, ka cilvēks ir ļoti sasprindis. Protams, vienā gadījumā tas varētu būt, ka viņš patiešām ir visā ķermenī ļoti, ļoti sasprindis un pat jūt arī dažādas ķermeniskas sāpes. Bet tikpat labi ir iespējams, ka ķermenis vairs nav sasprindis, bet ir iekritis tādā otrā galējībā, ka viņš ir pat savā ziņā tāds kā ļengans, ja? Viņš nav tāds veselīgā tonusā, patīkamā tonusā, bet drīzāk pārāk pat atslābis, bet vienlaikus viņš sevī glabā ļoti, ļoti daudz šo spēku un enerģiju no tām sākotnējām dusmām, ja tajā cīņas un mukšanas situācijā tur ļoti, ļoti daudz tiek ģenerētas dusmas tādā emocionālā līmenī. Tā enerģija iekšā ir savā ziņā drošībā. Viņi ir sasaldēti, ja? Viņi tā kā saldētavā. Iztēlojieties, ka ja es tagad nevaru ar šito neko iesākt, es ielieku, smukā maisiņā, zip ciet, saldētavā iekšā, un tur viņš tagad glabājās. Nekā atbrīvoties no tā es nevaru īsti, bet, vismaz drošībā ir, ja? Sasalis. Lai tas būtu iespējams vienlaikus būt šajā, it kā no vienas puses tādā ļoti atslābušajā ķermenī, bet arī iekšēji saturēt šo sasaldēto milzīgo spriedzi, kas ir šīs dusmas, ja, un visa šī enerģija, kas bija radusies, lai sevi pasargātu, cīnoties un mūkot. Tas vienīgais veids, kā mēs to varam izdarīt, ir ar disociācijas palīdzību. Disociācija tātad gan no ķermeņa, gan no emocijām. Ja šādā sastingumā, šādā freeze stāvoklī mēs disociējam. Normālā, veselīgā situācijā, ja šī enerģija ir mobilizēta stresa situācijā, lai muktu un cīnītos, mēs kaut kā viņu tur liekam lietā, kaut kā izcīnamies vai kaut kur arī aizmūkam, un tā situācija normāli var noslēgties ar kaut kādu atrisinājumu. Pamazām no mūsu ķermeņa šī enerģija atkal tiek atbrīvota, palaista, un pamazām mēs atkal nonākam ar apziņu šeit un tagad. Ja? Mēs patiešām atkal dzīvojam šo dzīvi ar pilnu krūti, jūtam sevi, jūtam savas emocijas, varam piedzīvot tuvību ar citiem cilvēkiem, varam no sirds sajust prieku, arī bēdas, visu, ko vien šī dzīve mums piedāvā. Un šis ir tas veselīgais veids. Savukārt, ja mēs paliekam iesprūduši tajā
bezpalīdzībā, kur tā enerģija ir iekšā iesaldēta, sastingusi, tad mums, diemžēl, nav īsti vairs iespējas dzīvot līdz galam šeit arī tādu pilnvērtīgu dzīvi. Mēs nespējam reorientēties šeit un tagad pa īstam atpakaļ, mēs nespējam patiesi atslābt tā, ka mēs turpinam just savā ķermenī arī tādu patīkamu sajūtu, tādu veselīgu dzīvīgumu, jo mēs joprojām esam tajā stāvoklī gan ķermeniski, gan psihiski, it kā šī bīstamā situācija vēl nebūtu beigusies. Viņa ir iesaldēta šai saldētavā, un tādā ziņā viņa it kā turpina notikt. Ja, savā ziņā man vēl tāds salīdzinājums ienāk prātā, it kā mēs skatāmies kaut kādu šausmu filmu, kuru mēs tā kā noliekam uz pauzes, bet joprojām tas kadrs ir tur uz tā lielā ekrāna mums acu priekšā, un it kā tas viss neturpinās, ja mēs tālāk neskatāmies, un skaņa arī nav, bet mēs turpat vien esam. Mēs netiekam no tā nekādā veidā laukā, mēs netiekam brīvībā. Kas notiek ar šiem cilvēkiem? Šī sastingšana, ja bērnībā tātad šīs ir bijušas regulāras situācijas, hroniskas situācijas, un tās reakcijas arī šādā veidā ir atkārtojušās, nostiprinājušās, tad, mēs turpinam dzīvot dzīvi, kurā mēs līdz galam sevi nejūtam. Labā ziņa ir tā, mēs nejūtam arī to, cik traka īstenībā ir tā situācija. Ja? Līdz ar to mēs spējam tolerēt arī ļoti augstu stresu, jo mēs viņu līdz galam nemaz nejūtam. Cik īstenībā traka ir tā situācija. Ja? Mēs arī esam drusku tā kā disocējuši no tā. Un tāpēc izskatās no malas, ka šie cilvēki lieliski tiek galā ar stresu un tik labi turpina funkcionēt, bet viņi turpina funkcionēt, it kā neļauj šim stresam, viņi arī neaplipinās ar citu cilvēku stresu, bet pa īstam viņi tomēr šo dzīvi arī nespēja piedzīvot. Viņi nespēja piedzīvot arī visas skaistās labās lietas šajā dzīvē, mīlestību, tuvību, arī labas seksuālās attiecības un tā tālāk. Reizēm viņi arī šķiet mazāk empātiski, bet ļoti bieži viņi tiek augsti cienīti, godāti un slavināti par to, cik labi viņi tiek galā ar dažādām, varbūt profesionālām lietām vai dažādām lietām, ko citi varbūt tik labi netiktu galā. Un te man tomēr atkal gribās mazliet iezīmēt to dzimumu atšķirību, jo, protams, ka tas var būt abos dzimumos dažādi, bet tomēr es vairāk esmu novērojis savā praksē, ka šajā stāvoklī biežāk ir palikuši vīrieši, kamēr sievietes varbūt iekrīt otrā grāvī kādreiz un ārkārtīgi daudz satraucas par lietām, par kurām viņām varbūt nevajadzētu satraukties un pārreaģē, un arī ļoti, ļoti bieži ir šajā izdabāšanas stāvoklī. Tad nereti izskatās, ka vīrietis ir tas stabilais, mierīgais, viņš ka visu tiek galā, jā, piemēram, arī, tā kā es strādāju ar jauniem pāriem, nereti, jā, arī dzemdībās liekas, paskat, jā, nekas viņu tur īpaši neuztrauc, vai pēc tam ar bērnu kaut kādas tur kritiskas situācijas, jā, viņš mierīgi var, bet vai tiešām viņš tik mierīgi var, vai tas ir tāpēc, ka viņš atrodas šajā sastinguma stāvoklī, to būtu ļoti labi tomēr mēģināt nodalīt, jo, ja viņš ir šajā sastinguma stāvoklī, tad, diemžēl, arī šīs situācijas var viņu tāpatās turpināt arī pārslogot, lai gan, protams, viņu sargā šie aizsardzības mehānismi. Tas ir viens, un otrs, viņš, diemžēl, nespēja līdz galam arī ļauties tām skaistajām attiecībām gan ar partneri, gan ar bērniem, tik lielā mērā, kā tas būtu iespējams, ja viņš tiktu no šī sastinguma ārā un atkal sāktu sevi just. Kā tas pamatā ir veidojies, mazliet vēl konkrētāk gribu ieskicēt. Tātad no saviem aprūpētājiem mēs mācāmies ļoti daudz ko, un, protams, arī to, kā tad apieties dzīvē ar stresu. Jā, tad, kad es kā bērns piedzīvoju stresu, mans aprūpētājs mani atbalsta,
Viņš tiešām arī rāda, ka drīkst uztraukties, drīkst ar kaut ko netikt galā, drīkst par kaut ko pārdzīvot, drīkst par kaut ko raudāt, dusmoties un tā tālāk. Tas viss ir ok, bet kopā mēs varēsim arī šo pārvarēt, kopā tu varēsi atkal nomierināties un mēs tiksim ar visādām grūtībām galā. Tātad ir vieta šīm jūtām, ir vieta dažādām reakcijām. Un tāpēc arī mums kā bērniem izveidojas tāda paļaušanās, ka nav bail no tām jūtām. Ja? Ir ok arī, ka es jūtu dažādas jūtas. Viņas vienkārši ir dzīves daļa, normāla daļa, un es protu viņas integrēt savā dzīvē. Diemžēl ļoti daudzi bērnībā iemācās pretējo. Viņi iemācās to, ka nedrīkst viss šīs jūtas būt, vai vismaz daļa no šīm jūtām būt. Un iespējams, ka bērni piedzīvo arī to, ka aprūpes persona pati ir tik lielā stresā, ka netiek galā ar situāciju, lai arī ārēji mēģina bērnam iestāstīt. Viss būs labi, viss ir kārtībā, tas nav nekas traks, bet viss ķermenis, sejas izteiksme, viss pauž, ka īstenībā šī mamma vai šis tēvs netiek ar to stresu galā, un tas neiedod bērnam drošības sajūtu, jo bērns jau ne tikai vārdiem uzticās, bet bērns lielā mērā uzticās tam, ko viņš sajūt, ja, vai viņš jūt, ka šis pieaugušais ir stabils un pats spēj nomierināties, vai arī nē. Un ja nē, arī bērns šo drošību iegūt nevar. Un tas, ko bērns izsacina, atkal, lai pasargātu sevi, jo mazāk es savai mammai vai tētim rādīšu savas jūtas, jo ātrāk arī viņš vai viņa nomierināsies, un, protams, arī man līdz ar to būs vairāk drošības. Jo kamēr mamma ir tik satraukta, vai tētis ir tik dusmīgs, tikmēr es arī nejūtos droši. Tāpēc, ja es nerādīšu to, ka es ar kaut ko netiek galā, ka man kaut kādas grūtas jūtas, es apslēpšu to, tad viņi būs mierīgāki un es arī beigās. Ārēji mierīgāks. Tas, ka iekšā tas turpina notikt, tas ir cits stāsts. Ja tātad aprūpētājam nav spēju pašam tikt galā ar savu stresu, tad, kad bērnam kaut kas ir noticis, bērns šīs jūtas apspiež, lai aprūpētāju pārāk nepārslogotu, pārāk neuztrauktu, un ir neskaitāmas situācijas, tātad tā nav tikai viena situācija, tās ir atkārtotas, kurās viņš to piedzīvo atkal, un to viņš var palīdzēt sev realizēt tikai pateicoties arī disociācijai, disociācijas veidam, kas tad ir šis sastinguma veids, ja, vai šī frīze reakcija, kā reakcija uz stresu. Vēl viena tipiska situācija ir, ka tad, kad bērns piedzīvo kaut kādas sāpes, vienalga fiziskas vai emocionālas, tā vietā, lai saņemtu mierinājumu, viņš saņem pieprasījumu no aprūpētāja tikt ar to galā. Piemēram, tagad saņemies, nav te ko biņāt, beidz šito, neiztaisies, nav jau nemaz tik traki, tik ļoti jau nemaz nesāp, kas tas ir, vienkārši saņemies un noslauk asaras, nepuņķojies, ejam, daram tālāk. Ja? Tātad pieprasījums ātri pārtraukt just šīs jūtas, nospiest viņas kaut kur, lai funkcionētu tālāk. Ja? Šis pieprasījums ļoti bieži izskan jau no aprūpētājiem, jau bērnam esot pat diezgan mazam, jo vienkārši aprūpētāji nevar izturēt ne savas emocijas, līdz ar to, protams, arī bērnu emocijas ne, un tāpēc viņas grib, vienkārši sakot, kancelēt. Ja? Un ja es dzirdu šo regulāri no saviem vecākiem, ka manas jūtas nav adekvātas, manu jūtu izpausmes nav adekvātas, tad es, protams, reaģēju uz to, mācoties šīs jūtas apspiest, jeb iesaldēt. Es viņas sevī iekšēji iesaldēju. Īpaši tas sāsinās tad, ja mēs vēl arī par šīm jūtām tiekam vai kaunināti, vai izsmieti. Tātad iztēlojieties situāciju, piemēram, bērns, un, protams, atkal es arī teicu, ka biežāk pieaugušo cilvēku uzvedībā, manuprāt, šo var novērot vīriešiem, un es to viennozīmīgi saistu ar to, ka arī mazi zēni bieži tiek izsmieti par to, ka viņi sāpēs raud, ja, vai pārdzīvo.
Kas tu tāds par vīrieti būsi, ja tu te tagad raudi, puikas neraud, es pastāstīšu taviem draugiem, kāds tu īstenībā esi, vai trenerim tavam, ja, tātad izsmiešana, kaunināšana par sāpēm, kurās tajā brīdī bērns atrodas, ir lielākais sāpinājums, kuru vēl papildus jau tā esošām sāpēm bērns var piedzīvot, un šajā situācijā tas izmisums pārtraukt šo kaunināšanu ir tik liels, ka, protams, arī tas ceļš, kas tur bērnu galvā saslēdzās, vienīgais veids, kā to pārtraukt, ir pārtraukt arī just šīs jūtas. Ja? Tad, ja es vairs nejutīšu šīs sāpes, noliekšu viņas, apspiedīšu, sasaldēšu sevi šajā iekšējā savā saldētavā, tad beigsies arī šī manis pazemošana. Kas vēl ir svarīgi saistībā ar šo? Tas, ko mēs tajā brīdī apspiežam, un apspiežam tātad lielākoties bailes, apspiežam arī savu vēlmi vai vajadzību pēc mierinājumu, ja ko mums gribētos tajā mirklī saņemt no tuviem cilvēkiem. Apspiežam arī savu vēlmi vajadzību pēc drošības tajā situācijā, ko mums varētu sniegt tuvie cilvēki, un kas būtu arī viņu uzdevums un atbildība. To visu mēs apspiežam, bet kas tas ir, ko mēs apspiežam? Citiem vārdiem sakot, mēs apspiežam savas dabiskās un veselīgās stresa reakcijas. Jo tad, ja ir paaugstināts stress, tad daba mums piedāvā sajust šīs jūtas, lai mēs prasītu palīdzību, tikt ar šīm situācijām galā veselīgā veidā. Ja? Gan šīs bailes, gan šī vēlme vajadzība pēc mierinājuma, pēc drošības ir tas, ko tad, ja mēs sajūtam un prasam un saņemam, mēs tādā veidā veselīgi tiekam galā ar stresu. Bet, ja mums nākās šīs visas jūtas un visu šo sevī apspiest, iesaldēt, tātad mēs iesaldējam sevī šīs dabiskās stresa reakcijas. Protams, tas nenotiek apzināti, tā ir tāda neapzināta pielāgošanās situācijai, bet tas notiek, un daudziem bērniem tas viņu dzīvēs, diemžēl, ir regulāri atkārtoti arī bijis. Tātad mēs pārtraucam dabiskas stresa reakcijas, lai augsta stresa apstākļos turpinātu funkcionēt, jo tas no mums tiek gaidīts un prasīts. Tas ir tas, uz ko mums tad vajadzētu orientēties, lai mēs vispār šajā situācijā daudz maz tiktu sveikā cauri. Tātad es iegūšu drošību tad, ja es nerādīšu to, ko es jūtu, tas, kas ar mani notiek, un to es varu tikai tad, ja es pats arī to vairs nejūtu un iesaldēju. Un šādā veidā es domāju, ka, ja jūs iztēlojaties, kā bērns to iemācās, manuprāt, diezgan viegli ir ieraudzīt arī ļoti daudzus pieaugušos, kuri savu dzīvi pavada šajā frīzes stāvoklī, ja? Un kuri pat varbūt lepojas ar to, un, kā jau es teicu, tiek arī slavināti par to un apbrīnoti par to, bet īstenībā, lai arī tam, protams, ir savi kaut kādi ieguvumi, ja es domāju, profesionāli iespējams ir daudz sasniegumu pateicoties šai frīzes reakcijai, un tomēr viņu dzīve, diemžēl, nav pilnīga, pilnasinīga, tik kvalitatīva, kādu mēs viņu varētu piedzīvot. Parasti šie cilvēki tātad nespēja just tik dziļas jūtas, kādas viņi īstenībā varētu. Viņi reizēm arī saka, ka man liekas, ka tas, ko es jūtu, tas nav tā kā pa īstam, vai es līdz galam vispār nevaru ne saprast, ne sajust, ko es jūtu. Viņi jūtas tā kā iesprūduši, un viņi mēģina varbūt sev uzdot jautājumu, ko tad es jūtu un kas tas ir, bet viņi tā arī nerod pieeju tam, kas tur iekšā ir iesaldēts, sasaldēts. Ja? Un, protams, ka tās sasaldētās jūtas tur iekšā, kas ir no ļoti, ļoti seniem laikiem un no daudzām epizodēm, izmisuma pilnām epizodēm, tas kļūst arī vienā brīdī bīstami to lādi vērt vaļā, jeb izņemt to visu no tās saldētavas un atstāt istabas temperatūrā atkausēties, un tāpēc arī tīri intuitīvi šie cilvēki turās no tām jūtām arī zināmā mērā pa gabalu, viņi it kā ilgojas kaut ko just, bet viņi nojauš, ka tas ceļš, teiksim, uz to, lai justu šo mīlestību vai tuvību tādā intensitātē, kā viņi to vēlās, ir tikai caur
to, ka viņi vispirms jutīs šīs sāpīgās, nepatīkamās, pazemojošās arī jūtas, kas tur viss ir sasaldēts iekšā, un iekšēji viņi izvērtē, ka iespējams viņiem nemaz tam nav resursu, ka viņi to nevarētu izturēt, tas būtu pat daudz, tā būtu liela pārslodze. Un es domāju, ka savā ziņā viņiem ir arī taisnība, tāpēc, ja tavā bērnības pieredzē arī varētu būt daudz šādu situāciju, un tev ir sajūta, ka tev iekšā ir šī saldētava no tiem senajiem laikiem, tad ir vērts tomēr meklēt šo profesionālo palīdzību, lai profesionāļa klātbūtnē sāktu kaut ko kausēt no tā visa vaļā, darīt to pakāpeniski tā, lai tas nenoved tevi pārslodzē. Tātad, protams, individuāla psihoterapija kā vienmēr, bet ko tad vēl tu vari bez tā visa darīt? Viena lieta, ko var mēģināt darīt, ir atkal ļaut sev nonākt kontaktā ar savām dusmām. Jo īstenībā dusmas bija tās emocijas, kas bija pirms sastingšanas. Ja? Tātad tajos pirmajos 2 F, cīņā un aizmukšanā, tur ir ļoti, ļoti daudz dusmu, kuras nedrīkst būt. Un parasti daudzās ģimenēs nedrīkst būt. Es zinu tik daudz pieaugušos, kuri stāsta, ka, ja es dusmojos, es momentā saņēmu lielu sodu. Ja, varbūt fizisku pat sodu, jo uz mammu nedrīkst pacelt balsi, tētim nedrīkst dusmīgi atbildēt, kur vēl varbūt kādreiz iedunkāt kaut kādā ziņā, ja es esmu tik dusmīgs, ka man gribas viņu iedunkāt pat par to, ka viņš man tur kaut ko aizliedz vai kaut kā ierobežo, vai vienalga, kas ir tās situācijas. Tas viss tiek kancelēts, vecāki uzskata, ka pārtraucot bērna dusmas jau pašā saknē, viņi iemāca bērnam nebūt vardarbīgam, agresīvam, kas absolūti tā nav. Ja? Un arī to es ieskicēju epizodē par dusmām, arī tāda ir kaut kur tur iepriekš, attin atpakaļ un paskaties, paklausies vēl vairāk par dusmām. Tātad tās bija pirms sastingšanas, un caur šīm dusmām ir arī ceļš atkal uz atkušanu, ja? Ļaut atkust tam, kas tur ir sasaldēts dusmas, dabūt no sava ķermeņa ārā un ļaut vispār viņam būt. Un tāpēc arī mēs terapijā tik ļoti priecājamies, ka cilvēki sāk arī uz mums dusmoties. Ne tas, ka mēs esam tādi mazohisti, ka mums baigi patīk, ka uz mums dusmojās, bet tā ir tāda ļoti laba zīme, ja cilvēks sāk atkal izjust dusmas, sāk viņas paust, ka viņš jūtās gana droši un viņš kaut ko sāk no tās saldētavas krāmēt ārā. Tas ir par atveseļošanos, tāpēc tā ir laba zīme. Un tad, ko vēl varētu darīt? Daži jautājumi, kurus es varētu aicināt tev uzdot pašam sev, un atbildes uz viņiem varbūt arī parādītu tev ceļu. Viena lieta, par ko tu varētu padomāt, kā līdz šim šis stāvoklis tev dzīvē ir palīdzējis. Tātad šis sastinguma frīzes stāvoklis tev ir palīdzējis. Pamēģini sev arī uzdot jautājumu, kā tas iespējams palīdzēja tev toreiz, tad, kad tu šo uzvedību pārņēmi un tā kļuva savā ziņā par gandrīz vai tavu personības daļu, ja? Kā tas toreiz palīdzēja, kā tas tagad tev palīdz, kā tas varbūt dažādos dzīves posmos tev ir palīdzējis. Noteikti tur ir kaut kādi ieguvumi, un ir labi arī tādā ziņā būt pateicīgam par to, ka tas nav tikai slikti un briesmīgi. Tā kā parādīt arī pateicību šai daļai, kura tevi sargā, ja? Tas var kalpot tam, ka tu kopumā arī ar sevi sāc veidot draudzīgākas un laipnākas attiecības, nevis tikai kritizē sevi par to, fuj, kur man tagad ir šitās izdzīvošanas stratēģijas, kuru dēļ tur atkal viss ir slikti. Nē, ir arī kaut kādi iegumi, kaut kādas labās lietas, vērs uzmanību uz to, nevis tāpēc, lai kaut kā ļoti turētos pie tā, bet tomēr arī atzīt šo daļu tam visam. Vēl viens jautājums, par kuru es aicinātu tev padomāt,
kur savā dzīvē vai kādā specifiski dzīves jomās tu joprojām esi šajā sastinguma stāvoklī. Iespējams, ka ir dažas jomas, kur tu jau esi tomēr arī atkusis, ja, vai atkususi un jūties jau brīvāk, labāk un neesi vairs šādā funkcionēšanā, bet ir jomas, kur tu joprojām to regulāri praktizē, kas tās ir, kur tas palīdz, kur tas nepalīdz tavā dzīvē. Un tur, kur tas nepalīdz, varbūt arī tu vari padomāt, kur un kā tu varētu mazliet kaut ko tajā mainīt, ja sākot ar tādiem maziem solīšiem. Vēl tu varētu padomāt arī to, kā tad vispār ir iespējams tikt no sastinguma laukā. Ko tad vispār tas, kā viņš parādās tavā dzīvē un kā tad tu varētu darīt kaut ko citādāk. Piemēram, ja tad, kad tev vajadzētu pa sevi iestāties, nezinu, aizstāvēt savus robežas vai savu pozīciju, tu parasti klusē, ja, un tā kā, nezinu, ūdeni mutē ieņēmis, ja ir tāds teiciens latviešiem, tad varbūt mēģini atrast tos mirkļus, kuros tomēr tu vari sev iedrošināt kaut ko pateikt. Ja uzreiz pateikt ir pa daudz, tad vismaz pieraksti, kas būtu tie teikumi, kurus tu varētu teikt šajās situācijās, kad atkal notiek kaut kas līdzīgs. Noformulē tos teikumus, noformulē viņus tādus pilnus, ja, varbūt 2-3 versijas, kuras tu varētu lietot kaut kādās līdzīgās situācijās, un tad, kad tu viņus jau esi noformulējis, uzrakstījis, varbūt vairākas reizes uzrakstījis, iespējams, ka viņi jau kaut kur iegulstās arī vairāk tavā atmiņā, un pienāk situācija, kur tu viņus var arī izteikt un lietot. Tāpat, ja tev ir raksturīga arī tāda sastingšana, piemēram, tajā, kad tu ļoti koncentrējies un strādā, iespējams, tu vispār pat neizkusties no tās vietas, kurā tu esi, nepamaini pozīciju, vispār aizmirst, ka vajadzētu arī aiziet uz toaletu vai padzerties vai paēst, ja, un tiešām līdz brīdim, kamēr iespējams sāk jau kaut kas sāpēt, jo tā pozīcija izrādās sen jau nav vairs ērta, ja, tev vajadzētu pakustēties. Ja kaut kas tāds ir tev raksturīgs, tad varbūt tu vari uzlikt kaut kādu atgādinājumu, nezinu, telefonu, cik pa laikam nopīst, kas tev mudina tajā brīdī piecelties, izstaipīties, palēkāt, padejot, varbūt iziet ārā, apstaigāt riņķīt ap kvartālu apkārt, vai vienalga kaut kādu fizisku kustību ieviest tā vietā, ka tu vienkārši sastindzis, sēdi un tavs ķermenis, ja pārāk ilgi ir šādā pozīcijā, protams, arī psihi mazliet turot tajā stāvoklī, ko šī ķermeniskā pozīcija atgādina. Šie tādi daži ieteikumi, kurus iespējams tu vari pamēģināt un sākt pat tiešām mazam solītim ar iejūtību un laipnību pret sevi. Un tā kā te ir runa par tādām ļoti agrām bērnības traumatizācijām, lūdzu atceries vienmēr laipnību pret sevi un nepārslogot sevi un parādīt sev tādu attieksmi, kādu tu būtu pelnījis saņemt no tiem cilvēkiem, kas par tevi bērnībā rūpējās, bet, iespējams, kaut kādu iemeslu pēc viņi nevarēja šādu attieksmi sniegt, tad esi tu šobrīd tas cilvēks, kas sev šādu attieksmi sniedz. Tu patiešām esi to pelnījis, un tas ir ceļš, kas vedīs tevi ārā no šādiem stāvokļiem, kuros tu vairs nevēlies būt. No sirds vēlu, lai tev izdodās, lai tev skaista vasara un tiekamies atkal vasaras beigās. Atā!